Čau visiem! Te Anete, un šodien es jums pastāstīšu par to, kā kopt zamšādas apavus. Šodien tātad kā modeļi man ir šīs te melnās zamšādas laiviņas. Šīs es esmu jau sakopusi, satīrījusi, un šī otra kurpīte ir tā, kas vēl nav sakopta. Ar ko mēs sākam zamšādas apavu kopšanu? Pirmais ir sausā tīrīšana. To var izdarīt gan ar tādu tā kā dzēžgumiju, kas ir domāts speciāli zamšādai, ja tāda smilšaina nedaudz tekstūra. Ar viņu tad mēs tīram vienkārši nost visus netīrums. Šo te var izmantot arī nubuka apaviem. Var iztīrīt tādas lietas, kas ir zamšādai, piemēram, tā kā kaitas tā saucamās. Kad citreiz paliek tāds spīdīgs pleķītis, un viņi nekādīgi citādi nevar iztīrīt, ar šo te, piemēram, viņu var ļoti veiksmīgi izbērst. Viņš nedaudz ņem nost arī zamšādas pašu šķiedru, bet tas nekas, jo zamšādu tāpatās vajag bužināt un uzpucēt uz augšu. Viņš būs tāds, kurš atstāja nedaudz tādu pelēcīgu toni. Tāpēc ir arī otrs variants, ar ko var savus tīrīt. Tās ir šīs te birstītes. Ļoti populāri var dažādos veiklos iegādāties. Šajā pusē tā tad ir parastā birstīte ar metāla sarņiem viducī. Arī ar šo te var tīrīt. Tas būs nedaudz varbūt tāds aktīvāks darbiņš. Izvēle vienkārši jūsu rokās, kurš labāk patīk, to var izmantot. Man ļoti labi patīk šī dzēžguma, jo ar viņas es tiešām ļoti liels arī netīrums iztīrījusi. Šīs te daļas ir domātas, lai tiktu klāt tātad vietiņām starp zoli. Galvenais ir zamšādas apavus tīrīt, kad viņi ir sausi. Nekādā gadījumā netīriet viņus mitrus, jo jūs ieberzīsiet netīrums tikai dziļā kādā, un pēc tam viņi būs, principā, neiespējami iztīrīt. Melnu zamšādu, protams, ir vieglāk tīrīt un kopt nekā gaišu zamšādu. Tomēr arī tas nav tik problemātisks, kā varētu domāt. Kad zamšāda ir iztīrīta, tad nākamais ir tas, ko vajag darīt, ir sapūst viņu pret mitrumu. Tāpēc, ka tad, kad jūs sapūtīsiet viņu pret mitrumu, jebkurš ūdens piliens noticēs nost kā rasa. Līdzekli vajag kārtīgi sakritīt un ieteicams lietot ārpus telpām. Tomēr, ja jums nav tādas iespējas, tad dariet to labi vēdināmās telpās, tāpēc, ka šie līdzekļi tiešām ir smirdīgi. Kad jūs pūšat apavus ar šo te līdzekli, viņš padarīs viņus tumšākus, taču nevajag no tā baidīties, tāpēc, ka pēc mirkļa, kad līdzeklis jau būs iesūcies, viņš paliks iepriekšējā krāsā, viņš nemaina krāsu nekādā veidā, tikai tajā mirklī, kad viņš saslapināja ādu. Jauns apavus ieteicams sapūst 3 reizes pēc kārtas, lai viņi tiešām ir impregnēti visdziļākajos slāņos, tad ir jāpagaida kāds laiciņš, kamēr šī āda izžūst. Kamēr mēs gaidām, es varu parādīt arī piemēru ar gaišo zamšādu. Šo es esmu jau iztīrījusi, apucējusi. Nav nekādas vainas, arī to var izdarīt. Lūk, šeit šī kurpīte netika tīrīta iepriekš. Šeit ir tumši punkti. Un arī tāpatās kā iepriekšējā vienkārši pucējam. Purngals ir nobrāsts ar netīrumiem, nekas, to visu var izberst ārā. Ja zamšādā paliek tikai putekļi, tas nav tā kā ar gluduādu, jo jūs nobrāžat viņu, tad viņā arī paliek šīs svītras. Tā ir zamšādas priekšrocība, ka viņi nevar saskrāpēt tā kā gluduādu. Ja jums uzpilēs kaut kas taukains, viņi nevarēs iztīrīt. Tāpēc ļoti svarīgi zamšādu ir impregnēt. Īpaši gaišo. Tas pats attiecās arī uz nubuka apaviem. Šī ir man puiša apavu, un šie tumšie punkti, kas šeit ir, viņus nevar iztīrīt. Es nezinu, kas tur ir uzpilējis, kas tas ir bijis, bet būtībā viņš atstājis pat tādu tā kā iedobīta ādā. Un, protams, šādas lietas nav iespējams iztīrīt. Bet ir iespējams iztīrīt tādas lietas, kā, piemēram, šeit papēžu daļā, kapas daļā netīrumi, kas vienkārši braucot no mašīnas, ejot kaut kur varbūt uzsists. Tādas lietas var iztīrīt. Domāju, ka mūsu laiviņas ir beidzot izžūšas. Kas ir nākamais pēc impregnēšanas? Tas ir krēms, tā ir kopšana. Šeit es izmantošu kolonilu nubuku plus tekstālu šādu līdzeklīti. Šis ir melnai ādai tieši. Lielisks līdzeklis. Tiešām atjauno krāsu. Ļoti labi. Viņš ir šķidrā veidā, tāpēc tas ir piemērots zamšādai un nubukam.
iesaku uzmanīties ar šo šķidro līdzekli, tāpēc, ka viņš var uzplēt uz jūsu apģērbu, kā man tas šodien netīšām gadījās, tīrot pirmo kurpīti. Un ticiet man, viņi ir grūti izmazgāt. Sasmērējam visu ādu ar šo līdzekli, viņa kļūst mitra. Tas ir normāli, viņa iztīsies kā, viņa zaudēs savu pūkainumu. Kad šī āda būs izžūs, viņi varēs ļoti smuku uzpucēt ar birstīti. Ja gadījumā jums zamšādi tiešām sagādā problēmas, jums liekas, ka jums ir neiespējami valkāt šos te apavus, tad es varu ieteikt viņus sasmērēt ar vasku vai kādu citu taukainu līdzekli, kaut vai krēmu. Tas pats arī ar nubuku apaviem, protams. Ja jums viņi traucē sasmērēt viņus ar krēmu, tad viņi vairs nebūs pūkaini, un jums būs varbūt arī vieglāk viņus kopt. Tomēr, manuprāt, zamšāds apavs mazām nav tik sarežģīti kopt. Tiklīdz kā ir pierasts pie tā, kā viņiem ir daba, kā viņiem ir struktūra, tas mazām nav tik sarežģīti. Tātad arī krēmam vajag nedaudz ievilkties. Ja jums nav melni apavi, bet jums ir gaiši vai krāsaini, kā piemēram šie, ir arī šis pats līdzeklis multicolor, tā saucamais tonis. Viņš ir bezkrāsains. Viņš paņems krāsu no šīs te ādas pašas un viņu izlīdzinās pa šo te virsmu. Kad ir kurpīte apžūsi, nākamais, ko mēs darām, ir uzpucējam ar šo te birstīti. Tas ir tā kā tas sūklītis tāds. Pirstējam zamšādas virzienā. Es gan parasti vados vienkārši pēc tā, kā izstās, labāk kā zamšādi izstās košāk un dzīvāk. Ja jūs pamanāt, ka tomēr kādas vietas izstās vēl pelēkas, protams, uzlieciet vēlreiz krēmu, ļaujiet tam iesūkties, pastrādājiet vēlreiz. Šis kurpīts atkal izstās pēc kurmi kažociņa, ļoti smuku pūkaini. Tad tas principā arī viss. Jāatcerās, ka ir 3 galvenās lietas, kas ir jāievēro tīrot zamšādi. Tātad sausā tīrīšana, impregnēšana un ādas kopšanas līdzeklis. Pastāv vēl variants, ka ādu var tīrīt arī ar putām. Tas varbūt ir nepieciešams tad, ja jūs viņu vēlaties izmazgāt. Ja jums šis video patika, tad lūdzu atzīmēt, ka jums patika. Un es ceru, ka tiksimies te nākamreiz. Atā!